Ja tu joprojām meklē ideālo vietu, kur izveidot subtitrus saviem video rullīšiem latviešu valodā un pilnīgi bez maksas, man ir tev lieliskas ziņas. Tas ir pieejams Canva platformā. Un tas ir bez maksas, pieejams visiem lietotājiem, no jebkuras ierīces un atbalsta latviešu valodu. Un tu vari pielāgot gan teksta izvietojumu, burtu lielumu, tekstu stilu, krāsu un animācijas un daudz ko citu. Kur tā atrodas, kā tā strādā un kā izvietot subtitrus video saturam, skaties tālāk video. Esmu iegājis Canva platformā, un tagad ir jāizvēlās projekts, un tas ir video formātā. Tātad ir divas opcijas. Ir iespēja iet uz sociālo tīkli, social media vai video formāts. Tā kā es gribu veidot YouTube video, tad es iešu uz video. Citiem formātiem subtitri nestrādā. Tātad nākamais ir, es eju un meklēju, kur ir YouTube, kur arī ir, ja? Tātad izmēri atbilstoši, es pārliecinos un atveru vaļā video projektu, kas ir horizontālā veidā. Mans uzdevums ir izvietot video. Tātad es eju uz kreiso rīkjoslu, atrodu augšuplādēt un izvēlos augšuplādēt failu. Un tad es izvēlos konkrēto video, un tad augšuplādēsies šeit. Ja, šajā daļā. Un tagad, ko es daru, es aiziešu un izvēlēšos īsu video. Kāpēc? Lai ātrāk ģenerējās subtitri. Jo garāks video, jo garāk būs arī ilgāks process būs, kad ģenerēs subtitrus. Tātad es esmu izvietojusi video, un nākamais solis ir izvietot jau subtitrus. Tātad ejam uz kreiso rīkjoslu, ejam uz teksti, un tad zemāk ir captions. Tur, kur dinamisks teksts, jaunums ir captions. Tālāk ej uz visi video klipi ar audio. Tad šeit būs, ja gadījumā tev ir šajā projektā daudz video, tad tu vari izvēlēties vai nu visas vai kādu daļu un uzreiz vienlaicīgi ģenerēt subtitrus. Ja tev kā man ir viens video, tad tev automātiski jau atzīmēsies šis viens video, un tad tu ej zemāk un izvēlēs ģenerēt šo aprakstu, subtitru. Un tad ģenerējās, un var redzēt, ka man jau ir izveidots, un automātiski viņš iekrīt šeit lejā. Un tagad mēs noklausīsimies. Un tas arī ir viss par Facebook profila titula attēlu izveidi. Es ceru, ka tev bija ļoti noderīgi, to esi pierakstījis vai pierakstīt. Jā, kur ir, var redzēt, kā lec, kad ir sinhroni ar to, ko es saku, un te var redzēt, ka nav viss korekti. Un līdz ar to, lai izlabotu, kaut ko izdzēstu, kaut ko pievienotu uz tekstā ar dubultu klikšķi uzspied, un tad, piemēram, izlaboju, ja, tur attēlu, titulu, attēlu izveidi. Ja, es ceru, ka te arī var likt ka, vai vienkārši, ka tev bija ļoti, vai lielo burtē, jebkurā gadījumā tu droši te var rediģēt tā, kā tev tas ir nepieciešams, kaut ko pievienot, kaut ko noņemt. Ja? Un nākamais ir tas solis, ka tu vari mainīt šos subtitrus, ja? Tad izvietojumu augšā, lejā, ja? Vai nu pa vidu. Un tas tavs uzdevums ir, kā izvietot šos subtitrus, ir, ja tu veido reel vai story vai YouTube video, iespējams kaut kur citur, tad noteikti pievērs uzmanību drošām zonām, lai tavs titula attēls nav kaut kur paslēpies vai nogriezts. Līdz ar to esi ļoti vērīgs. Vēl to, ko es gribu teikt, noteikti pārliecinies, ka viņš ir centrēts. Te arī parādījā, kad te līnija no augšas leju nepārtraukt. Tas nozīmē, ka centrēts ir šis teksts. Un tālāk, ko es neiesaku likt arī uz sejas, ja, uz sejas nelikt subtitrus. Nākamais ir, tātad tu, ko tu vari darīt, tu vari vēl pielāgot vizuāli to. Tātad tu vari palielināt, tu vari samazināt tekstu izmēru, ja, šādi, bet noteikti vienmēr tad iecentrē. Ja tu esi samazinājis, tad ej uz novietot un centrēt, ja, šādi. Un var redzēt, ka visur arī mainās uzreiz automātiski sinhroni. Nākamais ir, tu vēl vari mainīt fontus, ja tu ej uz augšu, tur, kur man ir rakstīts Arimo, tad tu noteikti vari izvēlēties kādu no teksta stiliem, fontiem. Noteikti skaties, ja tev ir maksas, tu izvēlēs jebkuru. Ja tev ir bezmaksas plāns, tad skaties, kas ir
priekš bezmaksas, tātad neņem to, kas ir kronīti. Un, jā, un ja tev ir tavam zīmolam, projektam vai uzņēmumā, kurā tu strādā, vai tavā biznesā ir konkrēts fonds, tad tu arī to izvēlies. Ja es palikšu piemēram, pie Roboto, kā ir man, jā, un viss gatavs. Un tagad mēs paskatāmies tālāk, arī var redzēt, ka ir šis fonds pielāgots. Un nākamais ir tas, ko var izvēlēties vēl, ir dizainiski mainīt. Tātad tu ej pie efektiem. Ja? Augšā ir efekti, jeb efekts, un šeit ir dažādi stili efektiem. Un tu, ko es iesaku, noteikti, ja tu gadījumā izmanto šos efektus, tad galvenais pārliecinies, ka tavs teksts, šis subtitrs, kas parādās, kas paralēli, kad tu runā, ka tas ir ļoti labi redzams, skaidri izlasāms. Tas ir pats svarīgākais - ātri un skaidri izlasāms. Viss ir saprotams, nekas nekavē to. Un ēnas un kaut kādus citus veidus, efektu neizmanto, jo efekts radīs defektu, un tas tikai nāks par sliktu. Jā, jo tavs uzdevums ir, lai ilgāk noskatās šo video rullīti, jā, un lai noskatās līdz galam. Nākamais ir, ja tu gribi mainīt, piemēram, krāsu šeit fonam, tad tu ej zemāk un re, kur ir fons, jā, fons. Un te var, piemēram, uztaisīt kantains, jā, kad ir vai nopaļš, jā, kā tu vēlies, es pieņemšu kantainu. Un tad ir izplatība, piemēram, ka ir lielāks fons, atstarpe no teksta, vai ir pavisam šādi, jā, ļoti, ļoti tuvu. Es pieņemšu šādi, lai teksts vieglāk ir izlasāms. Un nākamais ir caurspīdīgums, jā, tad tu vari uztaisīt, ka pavisam caurspīdīgs, bet atkal pārliecinies, ka teksts kontrastē, teksta krāsa kontrastē ar fonu. Un noteikti skaties, vai tavā video nav kaut kādi kadri, kur ir vai nu mainās krāsas, ja tu gadījumā izmanto bez fona, ja, un var saplūst un neizlasīt. Tāpēc es iesaku vienmēr izmantot fonu. Nu tā, un fona tu vari nomainīt arī krāsu. Ja, šeit ir manas pamatpaletes krāsa manam zīmolam, un šeit es varu izvēlēties manuāli kādu krāsu. Ja, šeit, piemēram, šādi. Un lejā arī tu, ko piedāvā, ja, šīs krāsas lejā. Es paņemšu rozā krāsā, un tagad var redzēt, ja, ka visur ir rozā krāsā. Un gatavs. Ja, un tādā veidā tu vari izvietot savus subtitrus. Un vēl, protams, tas, ko tu vēl vari darīt, ir izvietot arī animāciju. Aiziešu uz pašu pirmo kadru šeit, ja, jo animācija būs tikai sākumā un nobeigumā. Un tad es pievienošu, piemēram, animāciju. Tātad šādi, jā, piemēram, re. Un tagad es noklausīšos. Vai pierakstījusi? Tūlīt no sākuma. Tā, klausamies. Un tas arī ir viss par Facebook profila, tika laterāli. Jā, tātad pirmais, vai ne? Un nākamais jau vienkārši pārlec. Nu, re, tātad es padalījos par to, kā izvietot, kā uztaisīt subtitrus, un tagad parādīšu, kā lejuplādēt. Tātad nākamais solis tāds, ka tu ej uz kopīgošana, lejuplādēšana un MP4 un lejuplādēt. Un tad, kad aizies līdz galam, tev lejuplādēsies datorā, vai nu tu izmanto planšeti, tad planšetē, vai mobilē, tad mobilajā tālrunī. Un tas arī ir viss. Es ceru un vairāk ticu, ka šis jaunums par subtitriem Canvā tev ir ļoti noderīgs un vērtīgs. Ņem un praktizē un skaties, vai tas der tev. Ja tev ir kādi jautājumi, uzdod šeit zemāk un tiekamies jau citos video.